Jā, man vajag palēt pastāsti par standarta sistēmu, bez kā viņš strādā. Tātad parādīšu, kā strādā karoga masts, vai pareizāk sakot, kā jādarbojas ar karoga mastu. Tiem karoga masta gadījumā jau ir standarta karoga pacelšanas sistēma. Standarta sistēmas gadījumā aukla vienmēr atradīsies masta ārpusē. Aukla ir caurējoša uzgalim un nāk atpakaļ. Auklas galos mēs stiprinam karogu. Tātad viens auklas gals ir šeit ar karabīnas sāķiem kopā. Un attiecīgi otrs auklas gals ir šeit pie šīs karabīnas. Vienkārši sāķi ir kopā. Aukla iet augšā līdz uzgalim, iziet cauri uzgalim un nāk apakaļ lejā. Tad, velkot attiecīgi vienu šo auklas daļu, ceļam augšā. Pēru dienā mēs veidojam, noformējam pusmastā. Tas ir nepieciešams. Ikdienā turam pilnīgā. Man vajag tikai funkcionalitāti? Man vajag tikai funkcionalitāti, bet runā. Tikai funkcionalitāti. Jā. Tātad uzvelkam augšā, līdz brīdim, kad jūtam, kad aukliņa atdurās pret uzgali. Un tad šo lieku auklu, kas šeit ir ārpusē, apsienam ap šādu āķi karoga masta ārpusē. Un attiecīgi šādā veidā tad karogs ir nostiprināts pie auklas un glabājas arī. Turās masta augšpusē.